Tā, labdien visiem. Pat ir grūti pateikt labvakar, jo ārā ir tik gaiši. Paldies Dievam, mēs vēl ejam uz gaišo pusi līdz Jāņiem. Tā, šodien es Gundagas vietā parunāšos ar jums. Tā, šodien es gribēju parunāt par Jēzus sirdi, jo jūnijas baznīcā ir veltīts Jēzus sirdī. Tāpēc, es gribēju arī padalīties savās pārdomās, jo es nāku no Luterāņu baznīcas, biju kristīta Luterāņu baznīcā, un tad, kad pēc gada 2 es ienācu katoļu baznīcā, es biju diezgan pārsteigta par katoļu ļoti lielu uzmanību pievērš Jēzus sirdī, un es domāju, kas tur par iekšējiem orgāniem un fizioloģiskiem dažādiem pagodinājumiem, un man tas likās jocīgi, ka katoļiem visiem, man nav nekāda radinieka, visiem mājās stāv bildītes ar Jēzus un Marijas sirdīm, bet, varbūt tur vienkārši nav kvalitatīvi uzgleznots, tāpēc reizē man izsauc tādu mūsumu, bet patiesībā teoloģiski tā arī ir, ka Jēzus sirds ir viss centrā. Sirds, jo sirds tas ir nevis tā kā orgāns, muskulis, kā mēs zinām, bet sirds kā visas būtības centrs, kā serde, tā teikt, un varbūt man kā nākušam no protestantismu likās jocīgi, jo es tā sēdēju un domāju, ka protestantiem ir ļoti svarīgi prāts. Prāts ir ļoti svarīgs, mēs ar prātu apdomājam, visu analizējam, sprediķi, un tur ir, varbūt mazāk mistikas, bet vairāk tādas pārdomas un domāšanas un smadzeņu darbības. Jā, un tāpēc arī es atcerējos mans mīļākais dziedātājs Boris Grebenščikovs, viņam bija viena dziesma, kurā bija vārdi, latviski tas skan tā, ka tagad mūs var glābt tikai sirds, jo prāts mūs jau neizglāba. Tas man ļoti patīk, un es arī mieram tuvu ļoti skaistā Lauriņas bilde virsū ar vasaru un Jēzus un Marijas sirdīm. Tie ir ievadvārdos mums priesteris Edgars raksta. Lūk, sirds, kas tik ļoti mīlējusi cilvēkus, senā katoliskā devīze caur Mariju pie Jēzus savā veidā materializējas jūnijam nomainot maiju. Ja maijs jau visiems tiek dēvēts par Dievmātes mēnesi, tad jūnija garīgo noskaņu nosaka visvētās Jēzus sirds godināšana. Un šos svētkus svinēsim 12. jūnijā. Jā, jo rītdien baznīca svin ļoti lielu svētkus, Jēzus sirds un asiņu svētkus. Labi, ka bija iespēja šovakar jau piedalīties misē un sākt svinēt, jo rītdien noteikti neizdosies dažādu iemeslu dēļ. Jā, ļoti interesanti, ka arī par Jēzus miesu un asinīm domājot, tas jau arī ir Jēzus upuris par mums pie krusta, tas arī nav smadzeņu darbības rezultātā, tas nāk no Jēzus sirds, no viņa mīlestības. Jo prāts mēdz visu racionalizēt un funkcionalizēt un pārdomāt un redzēt dažādus šķēršļus, bet sirds ir tā, kas mīl, un tikai dēļ mīlestības mēs varam darīt neprātīgas un neracionālas lietas. Tāpēc arī tas tā sacaucās šī pārdomas par Jēzus sirdi un Jēzus miesu, jo baznīca ir Jēzus miesa, mēs esam Jēzus miesa, mēs saņemam Jēzu un komunijā, un mēs turpinām pasaulē nest šo Jēzus klātbūtni. Un par Jēzus sirdi domājot, pirms gada iznāca šāda grāmata, Lūk, sirds, kas ļoti mīl, tajā ir apkopotas apceres par Jēzus svēto sirdi, kas ir izskanējušas jau pagājušā gadsimta beigās, šī gadsimta sākumā Rīgas garīgajā seminārā.
tur autori būtībā nav atšifrējami, tur ir gan Peņķuša tēvs, gan vēl daži, kas semināra lektori, bet visu kopīgā tēma šai visai grāmatai ir, tas ir pārdomas par Jēzus sirdi un arī tieši liels ieguldījums Jēzus sirds godināšanas tā veicināšanā ir svētā Margarita Marija Alakoka, kurai Dievs atklāja šos noslēpumus. Tāpēc arī es atļaušos vienu nodaļu no šīs grāmatas. Patiesībā jāmēģina kaut kā uztaisīt akcija vai atlaides vienkārši, jo diezgan maz cilvēki viņu pērk. Tāpēc jūnija mēnesī pasmelsimies kādas pārdomas par Jēzus sirdi. Tātad šī nodaļa saucās Kunga Jēzus sirds apsolījumi svētajai Margaritai Marijai. Jēzus visvētā sirds slāpst pēc cilvēku mīlestības. Viņa mīlestība pret cilvēkiem vispilgtāk parādās 12 apsolījumos, kurus viņš pats deva svētajai Margaritai un ar viņa starpniecību mums visiem. Ieteikdama cilvēkiem pieņemt Jēzus sirds mīlestību un tās žēlsirdību, svētā Margarita raksta: Esmu pārliecināta, ja cilvēki zinātu, cik ļoti kungu Jēzu iepriecina viņa sirds godināšana, tad katrs kristīgais, kura sirdī vēlota kaut mazākā mīlestība pret Jēzus sirdi, sevi visu veltītu šīs sirds godam. Labais pestītājs gatavo lielas žēlastības tiem, kuri veicina viņa sirds godināšanu. To vārdi ir ierakstīti dievišķajā sirdī. Daudzus no tiem kungs Jēzus man parādīja. Visvētā sirds godināšana ir taisnākais un drošākais ceļš uz pilnību. Labāka pilnības sasniegšana veida es nezinu. Laimīga nāve būs tiem, kuri godinās Jēzus visvēto sirdi. Šeit arī viņa runā par tiem solījumiem, ko Jēzus viņai ir atklājis un apsolījis tātad vīzijās. Īsumā apskatīsim kunga Jēzus apsolījumus, kurus ar svētās Margaritas starpniecību Jēzus ir devis viņa sirds godinātājiem. Pazemības vadīta svētā Margarita atkārtoja kunga Jēzus vārdus, it kā tie būtu sacīti nevis tieši viņai, bet kādam citam. Kungs Jēzus apsola, ka viņa sirds godinātāji netiks pazudināti, ka viņš izlies bagātīgi bez žēlastības visur, kur vien viņas dievišķā sirds tiks mīlēta un godināta, samierinās ģimenes, kurās valda naidīgums, un katrā vajadzībā tiem palīdzēs. Viņa sirds godinātāji klosteros izjutīs īpašu dieva mīlestību. Viņš novērsīs taisnīgā dieva sodu no grēkā kritušajiem un atjaunos žēlastības, ko cilvēki būs pazaudējuši. Īpašām žēlastībām kungs apveltīs tos, kuri izgatavos pirmo viņa sirds gleznu. Kādā vēstulē klostera priekšniecei svētā Margarita raksta: Kaut tu, mīļā māte, zinātu, cik ļoti man rūp mūsu kunga Jēzus Kristus sirds mīlestība. Kungs Jēzus apsolīja, ka bagātīgi izlies savas žēlastības tur, kur tiks uzstādīta un godināta viņa sirds glezna. Viņš man ļāva ieraudzīt to, ka viņa dievišķā sirds ir mīlestības svētums. Caur to viņš grib novērst nelaimes, kādas pasaule grēku dēļ ir pelnījusi. Jēzus Kristus apsolījumi Margaritai. Es došu visas žēlastības, kādas jūsu kārtai vajadzīgas, tātad tiem, kas godinās Jēzus sirdi. Jūsu ģimenēs ienesīšu svēto mieru, mierināšu jūs visās jūsu bēdās, būšu drošais patvērums dzīves laikā un īpaši nāves brīdī. Bagātīgi došu žēlastības visiem labajiem darbiem, svētīšu mājas, kurās godinās mana sirds attēlu. Grēcinieki atradīs manā sirdī žēlsirdības avotu, atsalušās dvēseles kļūst dedzīgas, dedzīgās dvēseles sasniegs garīgo pilnību. Es došu žēlastības priesteriem, lai viņi spētu aizkustināt grēcinieku sirdis.
To cilvēku vārdi, kuru Dieva godinot izplatīs šo dievbijības formu, tiks ierakstīti manā sirdī un nekad no tās netiks dzēsti. Savas sirds žēlsirdības pārpilnībā es tev apsolu, ka mana mīlestība būs visspēcīgākā pret visiem, kuri 9 mēnešus pēc kārtas mēneša 1. piekdienā pieņems visvētāko sakramentu un dāvās man galīgas grēku nožēlas dāvanu. Apsolu, ka viņi nenomirs šķirti no manas žēlastības un bez svētajiem sakramentiem. Mana sirds gādībā pēdējā stundā būs viņu drošais patvērums. Vai ir lielāks gods virs zemes un debesīs, kā būt par Kunga Jēzus sirds draugu? Vai ir lielāks prieks par šo, zināt, ka tavs vārds ir ierakstīts dievišķajā sirdī un nekad netiks no tās izdzēsts? Tik labprāt Jēzus palīdz tiem, kuri vispirms rūpējas par tās godu. To apliecina kāds piemērs. Svētā Margarita sirsnīgi lūdza kādu viņas laika Jēzus sadraudzības ordeņu priesteri, kurš bija arī mākslinieks un gleznotājs, lai viņš radītu pirmo visvētās sirds gleznu. Noslogots ar herētiķu atgriešanas pienākumiem, šis priesteris citam darbam neatrada laika, tāpēc arī gleznas izgatavošana kavējās, par ko svētā Margarita ļoti noskuma. Atklādama savas skumjas klostera priekšniecei, viņa rakstīja: Kaut tu, mīļā māte, zinātu, cik ļoti šī vilšanās mani sāpina. Atklāti sakot, kāpēc labajam tēvam tik mazi panākumi ir viņa misijas darbā. Sirdī man vienmēr skan noslēpumainie vārdi, ja viņš būtu izpildījis visvētās sirds doto apsolījumu, viņam par iepriecinājumu Kungs Jēzus sūtītu atgriešanās žēlastību visiem neticīgajiem, ar ko viņš satieka savās misijās. Un tā arī notika, tikko priesteris iesāk gleznot visvētās sirds attēlu, viņam par lielu pārsteigumu daudz noklīdušo lūdza, lai viņus uzņem svētās baznīcas klēpī. Lai šis piemērs mums māca vispirms rūpēties par Jēzus visvētās sirds godināšanu, jo viss pārējais mums tiks dots un mūsu lūgšanas tiks uzklausītas. Noslēdzot šīs pārdomas, lūgsim Jēzus sirds mīlestību. Lūgsim, lai Kungs mums dāvā savu spēku, ka mēs ar prieku viņam kalpotu un visus uz to mudinātu. Jēzus mīlestībā dzīvot un nomirt. Tātad tā bija viena nodaļa no šīs grāmatas. Godīgi sakot, es neesmu meklējusi un lasījusi par Jēzus atklāsmēm Margaritai Marijai Alacoque. Es zinu, ka baznīca to ir apstiprinājusi, jo ir no vienas puses tā, teiksim, racionālam cilvēkam skanētu jocīgi, ka ir, teiksim, kaut kas jāizpilda, kaut kāda bilde jānoliek mājās, lai tas tā kā garants, ka mūsu vārdi būs ierakstīti Jēzus sirdī, bet, acīm redzot, ja jau baznīca ir apstiprinājusi, un tajā brīdī vienkārši cilvēkiem bija svarīgi uzsvērt Jēzus sirds mīlestību, Jēzus mīlestību, jo bieži mēs Dievu uztveram kā kādu bargu soģi, un tāpēc arī pāvests Francisks savulaik izdeva grāmatā bija enciklika vai pamudinājums. Dieva vārds ir žēlsirdība, vienkārši atgādināt cilvēkiem par Dieva žēlsirdību, par to, ka viņš ir labais tēvs, nevis bargais priekšnieks, kas sit pa pirkstiem, ja kaut ko ne tā mēs izdarām. Vienkārši, lai mēs uzdrošinātos uzticēties Dievam, lai mēs tiešām ar atvērtu sirdi ietu pie viņa, kā mazā Terēzīte iesaucās, ja vien mēs zinātu, kā Dievs mūs mīl, mēs aiz laimes būtu jau nomiruši. Tātad, Jēzus sirds kā viņa atgādinājums par viņu mīlestību, par viņu žēlsirdību. Šajā mēnesī izmantosim visas iespējas, arī baznīca dod dažādus svētkus, arī rītdien
kas būs Kristus miesas un asiņu svētki, kas ir lieli un obligāti svinām atzīmēsim. Būs arī procesija noteikti svētdien Vecrīgā, arī Jēzus sirds svētki un visa šī jūnija noskaņa, lai mūs pamudina pateikties Jēzum par viņa mīlestību, uzticēties viņam, un lai šī Jēzus sirds kā saule mūs sasilda cauri šim jūnija mēnesim, lai dara mūs maigākus un priecīgākus. Paldies par uzmanību. Dosim ziņu, kā būs ar nākamo trešdienu, jo cilvēki jūnijā uzsāk atpūtu un nevar garantēt, ka kāds no mums varēs kādu no šīm trešdienām, bet varbūt mēs kaut kā mēģināsim arī ierakstīt no mājām kādu lekciju. Vienvārds sakot, tad priecāsimies un sildīsimies Dieva mīlestībā.